Tev parādījās? Es redzu. Nu tad ir. Jā. Jā, atsakot, šī ir daļa no Bosch kolektīva. Mēs Baltijas valstīs esam saistīti ar Ziemeļvalstu reģionu, kurā ietilpst 7 valstis, 7 dažādām valodām, 4 valūtām un kopā 33 miljoniem cilvēku. Kopā ir 3000 darbinieki, un es parādīšu tālāk, kāpēc tik daudz. Baltijā mēs esam kopš 1993. gada. Pagājušā gada apgrozījums bija gandrīz vai 135 miljoni eiro, un Baltijā strādā vairāk nekā 160 darbinieki. Un šis lielais darbinieku skaits ir no tā, ka jūs, piemēram, Igaunijā redzat papildus tādu dzeltenu rimbulīti. Tas ir visām Ziemeļvalstīm kontaktu centrs, kas arī atrodas Baltijā. Par Bosch biznesa virzieniem. Jūs droši vien vismaz Rīgā esat redzējuši šādas te Bosch servisus. Tie nav tiešie Bosch darbinieki, kas tur strādā, bet tie ir mūsu līguma partneri, par kuru pakalpojumu kvalitāti mēs esam gatavi, likt savu galvu un logo. Savukārt viņi no mūsu puses dabūna jaunākās tehnoloģijas un jaunāko informāciju. Tad nākamais biznesa virziens, kas mūsu uzņēmumā ir tāds nedaudz noslēpumains, ir novērošanas kameras, signalizācijas un tā tālāk. Un viņu projekti parasti izstrādes stadijā ir tādi, ko lielākoties nevar, citiem kolēģiem teikt. Tikai parasti sapulcē saka, mums tur ir miljonu vērts projekts Latvijā vai 2 miljonus vērts Lietuvā. Un tikai pēc tam mēs uzzinām, ka šīs Bosch kameras ir piegādātas vai nu Latvijas valsts robežai, vai nu valsts bankai, vai arī kādām citām šāda tipa iestādēm. Šeit jūs redzat daļu no mūsu biznesa virziena, no instrumentiem. Tas ir mūsu Bosch instrumentu servis, kas atrodas Rīgā Mūksalas ielā. Un šeit arī nokļūst visi instrumenti, ko jūs sūtat uz garantijas vai pēcgarantijas remontu. Vēl viens biznesa virziens mums ir arī apkure un kondicionēšana. Tas ir gan lielās sistēmas, kas ir biroja ēkām vai rūpnīcām, gan arī mazās sistēmas, kas ir domātas priekš privātmājām. Un, visā savā darbībā Bosch cenšas būt, sekot visām zaļajām idejām un tālāk. Par Boschu Baltijā vēl nedaudz, kā mūsu galvenais office Rīgā, Mūksalas ielā, tieši blakus servisa centram. Igaunijā arī mums ir viens office un ir 2 offici Lietuvā, jo Lietuvā lielo pilsētu ir vairāk, tāpēc arī viņi vairāk sadalīti reģionāli. Mūsu servisa kolēģi palūdza vairāk pastāstīt jums arī par instrumentu garantiju. Šeit runa ies patreiz par zilā krāsā instrumentiem, par zaļajiem instrumentiem, un viņu garantiju Modris jums pastāstīs nedaudz vēlāk. Bet zilajiem instrumentiem pēc likumdošanas juridiskām personām, tas ir bez reģistrācijas, ja viņi nepiereģistrē klients savu instrumentu mūsu mājaslapā, garantija ir 1 gads gan instrumentam, gan akumulatoriem. Privātpersonām bez reģistrācijas ir 2 gadi, gan instrumentam, gan akumulatoriem. Bet, ja instruments tiek piereģistrēts un arī akumulatori atsevišķi mūsu mājaslapā,
tad gan juridiskām personām, gan privātpersonām abām ir 3 gadi garantija. Tad šo slaidu es jums ieteiktu tagad nofotografēt. Pēc tam viņš arī būs ierakstā, bet labāk, ja jūs varat tagad nofotografēt viņu. Jo šī ir vieta, kurā tiek pieprasīta pieeja mūsu online sistēmai, ar kuru jūs pēc tam formējat servisu pieteikumu. Sakot, vai nu piezvanot, vai nu labāk uzrakstot e-pastu, jūs varat iegūt pieeju šai lapai. Un, protams, vislabāk, ja jums veikalā ir kāds vispārējas pieejas e-pasta adrese, kurai pieeja ir vairāk nekā vienam cilvēkam. Ja, piemēram, attiecīgais cilvēks vairs nestrādā jūsu kompānijā, lai joprojām kāds var šim e-pastam piekļūt. Tā, iesim tālāk. Tātad, tiklīdz jūs esat saņēmuši pieeju, jūs ieiet šajā te adresītē boschservice.lv un tur, kur ir augšā atslēdziņa, nospiežat ielogoties. Tālāk jūs nokļūstat šādā logā, jūs izvēlaties remontu izsekošanu, un šeit ir iespējams noformēt jaunu gan garantijas, gan pēcgarantijas remontu. Nospiežot podziņu jauns remonts, jums atverās šāds te loks, kurā tad jūs sākumā aizpildat visu informāciju par produktu. Tālāk atzīmējat, vai izstrādājuma īpašnieks ir privātpersona vai juridiska persona. Un tad tālāk, vai tas ir garantijas remonts vai maksas remonts, un kā tiks veikta apmaksa. Tur, kur ir šie lodziņi ar krustiņiem attēli, tad tur ir iespējams ielādēt čeka vai pavadzīmes kopiju. Ja jums gadījumā ir problēma ar attiecīgi, jums, piemēram, veikalā nav skenera vai teiksim, nav iespēja pārfotografēt un atsūtīt uz e-pastu, tad jūs varat attiecīgi šo kopiju arī ielikt kastē kopā ar instrumentu, kuru jūs sūtīsiet uz servisu centru. Tad, kad šeit viss ir aizpildīts, tad jūs nospiežat augšā tabuliņā sūtīt, un tur ir iespēja tad pasūtīt DPD kurjeru, kurš tad paņems šo instrumentu uz servisu. Tad, kad jums jau ir vairāki tie remonti sarakstā, viņi jums arī parādīsies šeit zem remonta izsakošana vairākās rindiņās. Un tad jūs varat katru rindiņu atvērt vaļā un nospiest informāciju par remontu. Un šeit jūs redzēsiet, cik tālu šis remonts ir attiecīgā brīdī novests. Jums arī atnāks e-pastiņš par to, ka ir sastādīta tāme, kad ir zināms, cik tas remonts maksā, un jums tad ir jānospiež apstiprināt. Šeit jūs redzat, zem tā loga apakšā pirmais ir apstiprināt, ja jūs piekrītat šādam remontam. Par defektāciju ir tā, ja piemēram tiek atsūtīts instruments un tiek veikta defektācija, kas parasti maksā aptuveni 15 eiro, tad, ja klients piekrīt remontam, tad šī defektācijas cena tiek iekļauta remonta izmaksās un par to atsevišķi netiek ņemta naudiņa. Ja klients atsakās, tad tiek iekasēta nauda par defektāciju. Ja, piemēram, klients ilgāku laiku, 3 mēnešus aptuveni, nav izņēmis savu instrumentu, tad pēc līguma nosacījumiem tas automātiski kļūst par mūsu īpašumu un tiek visdrīzāk, teiksim tā, viņš vairs netiek izmantots tas instruments. Un tīri pēc līguma mēs arī varētu piestādīt
piestādīt rēķinu par glabāšanu, bet parasti mēs to nedarām. Vai jums ir kādi jautājumi par šo procesu? Jūs tad varat lūdzu vai nu pacelt rociņu, vai nu čatā. Es redzu, ka Dana jau raksta čatā, varbūt viņu var uzdot mutiski, ja tā ir ātrāk. Vai pieslēgums Dana. Jā, vēl neredzu. Jā. Varbūt tu sāc jau tā nākamo varbūt slaidu, un es tad pateikšu, kādu būs. Tā, vairāk arī nākamā slaida mums nav. Būtu labi, ja tas jautājums tad... Jā, vēl tik daudz, kā par sūtīšanu vienā virzienā mēs piestādām tikai 3,50, neskatoties uz instrumenta lielumu, bet atpakaļ sūtīšana ir uz klienta rēķina. Ja jums ir papildus, teiksim, specifiskāki jautājumi, jūs varat vienmēr uzrakstīt mūsu servisa centram par šo e-pastu, kurš bija uz iepriekšējā slaidī. Vai Latvijā ir tikai viens servis? Jā, es jums varu apstiprināt, ka viens tieši Bosch autorizētais servis ir tikai viens Latvijā, un ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā. Bet tas nemaina apkalpošanas ātrumu. Šodien pasūtiet nogādu uz servisu ar DPD, no rīta jau, jā, tad DPD jau dienas beigās var paņemt, nākamā dienā instruments nokļūt servisā. 95 vai 97% gadījumos instruments tiek salabots vienā vai 2 dienu laikā, plus vēl papildus diena, lai varētu jums nogādāt šo instrumentu vai klientam atpakaļ. Atbilde ir, ka Baltijā ir viens autorizēts servis. Jā, bet ir vienmēr iespēja arī, ja jums kāds brauc uz Rīgu, tad vienmēr ir pastāv iespēja arī personīgi ierasties servisā un nodot šo instrumentu. Mūksels ielā 97 aiz CSDD. Darba dienās no 9 līdz 18. Jā. Vai ir vēl kāds jautājums, vai tad varam pāriet pie piedarumiem? Labi, pāriem pie piedarumiem, jo laiks mums ir limitēts. Par piedarumiem runājot, droši vien arī, ja jums ir bijušas apmācības pie kāda no mūsu konkurentiem, tad, protams, katra kompānija cenšas parādīt to pašu labāko, kas mums ir, uz ko mēs esam spējīgi. Un tā mēs arī darīsim mūsu piedarumu prezentācijā. Es gribētu jums pastāstīt par karbīdu tehnoloģiju, kas tiek izmantotā dārgākajos un labākajos Bosch profesionālajos piedarumos. Par karbīdu runājot, parasti asociācija ir ar baltu pulveri, ko iemet ūdenī un viņš sāk burbuļot. Bet šis nav tas gadījums. Šoreiz mēs runājam par volframa karbīdu. Tas nozīmē, ka tas ir ķīmisks savienojums, kur vienādās daļās ir volframa atomi un oglekļa atomi. Tādējādi rodas tāds pelēcīgs pulveris, ļoti izturīgs, kuru ir iespējams saspiest un attiecīgi pēc tam izmantot uz instrumentu asmeņiem vai citām daļām. Un visspilgtākais piemērs, kur parasti, teiksim, vispateicīgākais prezentēšanai, ir triecienurbi, betona triecienurbi. Šeit jūs redzat slaidu. Tur ir tādi 3 zīmējumi uz pelēka fona, urbi uzzīmēti. Un sarkanais rimbulīts, tā ir armatūra. Var sakot, pelēkais ir betons un sarkanais rimbuls ir armatūra. Un mums Boscham ir 3 tipa triecienurbi. Pirmais ir parastais ar 2 griežņiem. Tas ir arī urbis, kas ir visbiežāk izplatīts jūsu veikalos, kas ir principā visiem ražotājiem. Viņš ir ar lodētu, teiksim, uzgali, bet viņam ir savi diezgan lieli trūkumi.
Tad, kad mēs urbjam betonā, un ja, piemēram, šis urbis tā kā ir parādīts zīmējumā netrāpa armatūrai pa vidu, tad visdrīzāk viņš var iestrēgt, viņš var nolūst, un nolūst viņš var tādu iemeslu dēļ, ka šī tehnoloģija viņa iztur līdz 300 grādu augstu temperatūru, protams, urbjoties betonā, urbis uzkarst, bet tā kā šī ir lodēts, teiksim, savienojums, tad tas siltums nenododās no tā uzgaļa vienmērīgi tālāk pa visu urbi. Protams, pluss viņam ir tas, ka viņš ir salīdzinoši lēts, ja, un tāpēc cilvēki dažreiz uzskata, ka ir labāk nopirkt 5 šādas urbjus nekā vienu dārgāku. Nākamais, teiksim, pakāpi labāks urbis ir ar šādu pašu tehnoloģiju, bet ar 4 griežņiem. Un vienmēr sakot, ja viņš netrāpa tieši armatūrā un urbjās, teiksim, viņai nedaudz garām, aizskarot to, tad viņš visdrīzāk arī izurb cauri tai armatūrai. Nu, teiksim, reizes, cik viņš izurb cauri, nu, es teiktu maksimums varbūt līdz 10. Jo viņam, teiksim, tā tehnoloģiski ir tās pašas, nu, tie paši mīnus, kas iepriekšējiem. Un tad ir mūsu pats labākais urbis, arī, kas Kosenūkai veikalos, ne katrā, bet viņš ir sastopams, ir ar karbīda galvu, ar 4 griežņiem, ar metinātu, teiksim, tehnoloģiju, ja, kad galva ir piemetināta pie urbja, un viņam priekšrocība ir tā, ka viņš var ļoti daudz reizes izurpties cauri armatūrai. Ir klientu atsauksmes pat, kad vairāk nekā 100 reizes, pat 200 reizes. Viņam metinājuma stabilitāte saglabājas līdz 1000 grādiem, tā kā viņš ir ļoti, teiksim, tā, ja salīdzina cenu ziņā urbjus, kas būtu nepieciešami šāda paša darba veikšanai ar šo konkrēto urbi, tad viņš noteikti ir efektīvs. Arī tajā ziņā, ka viņš ir ilgmūžīgs, piemēram, nebūtu būvdarbu vadītājiem katru dienu jābrauc uz veikalu pēc jauniem urbjiem. Viņš, teiksim tā, padarītu vismaz 50 urbju darbu. Tad pieskaroties tēmai, kādi mums vēl ir urbi, mums ir multi-construction, to jūs redzat pirmie 2 pa kreisi. Kāta tips ir dažāds, ja ir 6 stūri kāds un parastais apaļais. Tad tālāk nākamā ailīte, jūs redzat, ir pielietojums. Tur, kur ir āmuriņš, tas der arī triecienu urbiem, un kur ir tikai aplīts, tas ir, teiksim, tikai rotācijas urbiem, tādi urbi. Un jaunākajos iepakojumos jūs redzat, uz viņiem ir arī tādas bildītes, kā ir apakšā, kur ir ļoti uzskatām parādīts, kādiem materiāliem šis konkrētais urbis ir derīgs. Tā kā, ja jums darbarīga somā ir multi-construction urbis, tad visdrīzāk jūs vairāk vai mazāk, labāk vai sliktāk varat padarīt, principā, jebkuru darbu. Nākamais, 3. urbis, Hex 9, tas ir ļoti speciāls urbis, par ko mēs parunāsim tūlītās vairāk. Un tālāk jūs redzat urbjus, kas ir paredzēti ķieģeļiem, arī nedaudz betonam, un pats pēdējais ir mīksto flīžu urbis. Par cieto flīžu urbi, kas ir salīdzinošs jaunums, mums viņš parādījās pagājušā gadā. Problēma parasti ir, ka cilvēki, kad pērk flīzes, tad viņi izvēlās nevis pēc flīžu cietības vai pēc kāda cita parametra, bet tīri pēc dizaina. Ja cilvēkam iepatīks flīze, viņš tur nesāk domāt, cik viņa ir cieta vai mīksta. Un tikai pēc tam, kad mājās jau tiek flīzes uzliktas uz sienas un ir vēlme ieurbt un piekārt piederums, tad izrādās, ka flīze ir tik cieta, kā ar parasto urbi nevar ieurbt.
Un tāpēc mums ir Hex 9 Urbis Hard Ceramic, kas ir domāts tieši šim mērķim. Šī pati spicīte viņam ir ar novirzītu galu. Viņš nav tieši pa vidu tā spice. Tas ir domāts tāpēc, kad jau uz zemiem apgriezieniem jūs sākat urbt flīzi, tad viņš vispirms emaliju ieskrāpē, un tad lēnā garā to emaliju izurb un ieiet tālāk flīzē. Un tas nozīmē, ka viņa darbmūžs ir apmēram 10 reizes ilgāks nekā mūsu parastajām soft keramika urbim. Vēl piebildīšu, ka parasti mūsu prezentācijās mēs Boschā nesalīdzinām patiešo mūsu produktus ar konkurentu produktiem. Mēs veicam salīdzinājumu ar mūsu pašu produktiem, kas ir, varbūt citā cenu kategorijā. Salīdzinājumu ar konkurentu produktu. Ja jums ir vēlme kādu produktu salīdzināt, tad lūdzu uzrakstiet. Mēs varam jums aizsūtīt mūsu paraudziņu, un jūs varat to, paši izmēģināt. Tad, ja jums ir kā vienīgais instruments leņķis līpmašīna, tad mums ir šāds produkts kā Carbide Multi-Wheel, kas ir domāts gan koka ar naglām, gan plastmasas, gan ģipškartona griešanai. Arī izmantot karbīdu tehnoloģiju. Un ar karbīdu tehnoloģiju mums ir arī, piemēram, zobenzāģa asmeņi. Jūs redzat augšējo heavy metal, kas ir gan čugunam, gan tēraudam. Vehicle Rescue, kas ir otrais, to no mums pērk parasti glābšanas dienesti, lai izzāģētu cilvēkus no avarējušām mašīnām. Tad ir nerūsošā tērauda. Tad no šiem vēl interesants ir pirmais augšējais, kas ir vecu logu sagriešanai, logu rāmju. Un pats apakšējais, kas ir domāts priekš kompānijām, kas veic Eiropalešu remontu, jo tur ir cietās naglas, un šie asmeņi griež gan koku, gan cietās naglas. Vēl ir arī priekš ģipškartona, priekš aeroka, priekš ķieģeļiem. Un šeit jūs redzat, ka mums ir produkti iedalīti tādās 3 kategorijās. Pirmā kategorija, ar darbmūžu, mēram 1 ir parastais DIY produkts, tad ir pusprofesionālais produkts, kas ir kāds 2 reizes izturīgāks, un tad ir eksperta sērija, kas ir apmēram 100 līdz 50 līdz 100 reižu izturīgāka nekā standarta produkts. Ir mums arī ar šādu tehnoloģiju caurumzāģi kopā ar Power Change sistēmu. Arī dažādu līmeņu, profesionalitātes līmeņu. Un arī Starlock asmeņi, kas ir arī jūsu klāstā. Šajā slaidā jūs redzat, ka mums Starlock asmeņi ir dažādu materiālu zaļiešanai, gan kokam, metālam, tad ir multimaterial, kas ir gan koks, gan metāls, gan dažādi citi materiāli, gan plastmasai, gan arī minerālu materiāliem. Figūru zāģa asmeņi mums ir visai līdzīgi pielietojuma, kā bija jau iepriekšējie zāģi, par ko es runāju. Un arī dažādu materiālu zaģēšanai. Tad vēl pieskarsimies tēmai par dimanta griezējiskiem. Visinteresantākie dimanta griezējiski mums ir metāla griešanai. Un kāda ir, atšķirība ar parastajiem griezējiskiem? Protams, pat pirmā lielākā atšķirība ir ilgmūžīgums, un otrā atšķirība ir tāda, ka viņiem nav derīguma termiņa. Kā, piemēram, ja jums veikalā stāv dimanta griezējisks, tad viņam nebūs virsū uzdrukāts datums, līdz kuram viņš ir derīgs.
Vienīgais mīnus, ko es varētu minēt, ir, protams, griežot metāls pret metālu, tā skaņa varbūt nav tā patīkamākā, bet es teiktu, ka visas pārējās priekšrocības atsver šo mīnusu. Jā, šeit jūs redzat, ka šis mūsu ekspertsērijas disks ir apmēram 4 reizes izturīgāks nekā parastie dimanta diski. Un vēl viens jauns produkts, kas mums parādīsies ļoti drīz, ir komplektiņš priekš, teiksim, tādu mazu remontu veikšanas, piemēram, ja jūs esat pietiekami kvalificēti, lai salabotu savu iPhone vai arī spēļu konsoli vai datoru, tad mums ir šāds komplektiņš, kurā iekšā ir populārākie netradicionālie, teiksim, skrūvgriežu uzgalīši. Dažāda veida. Jūs redzat, un ir 2 kāti, teiksim, ir smalkās tādas mehānikas kāds, kurām tad jūs redzat, ir attēlā redzamie dažādie uzgalīši. Arī, teiksim, viņi ir magnetizēti. Un tad ir lielais kāds ar lielajiem uzgaļiem. Viņam klāt ir arī iespējams piepiekt tādu lokanu, teiksim, pāreju, kur, ja datorā jums vajag ielīst ļoti dziļi, bet skrūvei netiek klāt, tad ir arī šāds izstrādājums. Paldies no manas puses. Vai jums ir kādi jautājumi? Jūs varat gan ieslēgt mikrofonu, gan pajautāt, gan uzrakstīt čatā. Tā, es saprotu, ka jautājumu patreiz laikam nav. Mēs varam uztaisīt burtiski 5 minūšu īsu pārtraukumu, pirms mans kolēģis sāks prezentēt viņa produktus. Sharing. Okay. Un es slēdzu uz klāt principā kameru. Bet čatā kaut kas te bija. Tas bija par to servisu. Sveicināti visi. Aivars solīja 5 minūšu pārtraukumu. Bet esmu gatavs sākt prezentāciju un informāciju par Bosch dārza mājas instrumentiem jau tagad. Cerams, ka neesat izklīduši. Un mana prezentācija būs sadalīta 2 daļās. Viena būs vairāk vai mazāk interaktīva, kur es jums mēģināšu pastāstīt par mūsu akumulātoru sistēmām. Un pēc tam mēs arī pieslēgsimies pie liederīgām vietnēm internetā un prezentācijas vai kataloga apskatīšanu par konkrētām precēm, kas mums ir jūsu veikalos. Un mēģināsim beigās atbildēt uz jūsu jautājumiem. Un vēlreiz informēju, ka beigās būs mums neliels testiņš ar vērtīgām balvām. Tikai, ja pie viena pieslēguma ir vairāki klausītāji, tad jums būs jāveic vietējā izloze, kuram būs šī balva par pareizām atbildēm. Tātad, ar ko es galvenais gribēju un vēlējos uzsvērt, tās ir akumulātoru sistēmas un tieši par Bosch mājmatniecības un zaļajiem dārza instrumentiem. Nav noslēpums, ka katrs ražotājs piedāvā paplašinātu instrumentu programmu 18 voltu izpildījumā, 18 voltu spriegumu kategorijā
un to arī piedāvā Bosch mājmetniecības un dārza instrumenti. Pats kādreiz prezentēju mūsu jaunumus dārza kategorijā, un pienāca viens interesants. Jā, man ļoti patīk jūsu instruments. Es vēlos to nopirkt, kur to var dabūt, man ir Bosch akumulatori. Es pajautāju, kādi Bosch akumulatori jums ir? Kā Bosch? Bet kādā krāsā ir korpus zilā? Diemžēl šis konkrētais interesants nevarēja izmantot šos akumulatorus ar konkrēto dārza instrumentu, jo Bosch piedāvā divas sistēmas. Viena, kas ir Bosch Power for All 18 volti, un tā der Bosch mājmetniecības un dārza instrumentiem, un plus daudziem partneru instrumentiem, par ko es jums mēģināšu pastāstīt. Un otra ir profesionālo instrumentu sistēma, un arī tā piedāvā savu programmu profesionāliem partneriem ar nosaukumu AmpShare. Kā sākās litija-ionu instrumentu ēra? Pirms 20 gadiem, 2004. gadā, Bosch ieviesa pirmo instrumentu ar litija-ionu akumulatoru. Litija-ionu tehnoloģijas ir tādas pašas, kā tiek izmantotas mobilajos telefonos un ļoti daudzās ierīcēs mūsdienās, taču ar elektroinstrumentiem jau šādu tehnoloģiju sāk izmantot pirms 20 gadiem, tātad 2004. gadā. Šis bija pirmais elektroinstruments IXO pirmajā paaudzē ar litija-ionu tehnoloģiju. Konkrētais tagad jau ir 7. paaudzē, jau pēdējo 4 paauģu instrumentiem jūs varat noņemt šo te korķīti un izmantot ar dažādiem citiem adapteriem. Instruments ir jaudīgāks, citā dizainā varbūt nedaudz, taču Bosch IXO jau ir atsevišķs brands, un tas ir pirmais litija-ionu instruments. Apmēram pirms 8 gadiem parādījās Eiropas direktīva, ka nedrīkst izmantot kadmiju sastāvdaļu akumulatoros, un līdz ar to niķeļa kadmija akumulatori vairs netika izmantoti vai vairs nedrīkstēja izmantot instrumentos, un līdz ar to principā 99% visi instrumenti jau tagad tiek piedāvāti tikai litija-ionu akumulatoru tehnoloģijām. Ja kāds vēlas iegādāties vai nomainīt savu veco akumulatoru, ir izcinājums niķeļa metāla hidrīda, taču, ja ir šāda situācija, tad cenas ir nesamērīgas kā rezervas daļai, uzreiz iesakam piedāvāt jaunu instrumentu ar akumulatoru, kas ir litija-ionu, jo tam ir daudz priekšrocības, tam nav atmiņas efekta. Tas nozīmē, ka mēs drīkstam lādēt neizstrādātu akumulatoru un drīkstam izmantot, kamēr tas nav uzlādēts pilnībā. Ja to mēs darījām ar niķeļa kadmija akumulatoriem, tad radās šis atmiņas efekts un ietilpība. Varbūt jautājums, kas interesē daudzus, cik ilgi litija-ionu akumulātoru, kāds ir litija-ionu akumulātoru mūžs? Akumulātoru mūžs ļoti ietekmē, kā ar to apietās. Ja uzlādes līmenis vairs nav tik svarīgs, vai tas ir puslādēts, varbūt pavisam tukši nevajadzētu uzglabāt sevišķi ilgstošu laiku, tad galvenais, kas rada sarežģījumus, jo arī samazina akumulātoru mūžu, ir vai ļoti augstas temperatūras karstumā vai ļoti zemes temperatūras augstumā. Tas nozīmē, pa ziemu noteikti vajadzētu plus temperatūrās uzglabāt akumulātoru, un savukārt vasarā nevajadzētu pārkarsēt karstā mašīnā vai tiešā saulē. Kas ir litija-ionu akumulators un no kā tas sastāv? Katra šūniņa ir 3,6 volti, un tāda ir arī IXO, kas ir iebūvēta korpusā. Pievienojot katru nākamo šūnu, palielinās spriegums, jeb akumulātora jauda, un, piemēram, mums bija arī instrumenti ar 7,2 iebūvētu akumulātoru,
12 volti iebūvētu akumulātoru un 10,8 un tālāk jau bija 4,4, 18 un 36, kā tas būtu pēc matemātikas. Savukārt, šeit mēs redzam akumulātors, kas izskatās, un principā ir arī vienādi, ja neskatās uz ietilpību, tikai atšķirība ir kāda. Šis būs 10,8 volti, un šis būs 12. Tie ir, es vēlos, jā, un šis būs 12, un tas būs tieši tas pats akumulators, jo visi ražotāji patreiz uzrāda maksimālo spriegumu, kas ir 12 volti, nevis pastāvīgo, kas ir 10,8 volti. Ja kāds vēlās 10,8 voltu akumulātoru, tad tas mūsdienās ir 12 volti, un tas ir tieši tas pats. Bija brīdis, kad ražotāji piedāvāja instrumentus ar 4,4 voltiem, taču tas neizvērtās par plašu paradumu un netika veidotas sistēmas, bet sistēmas tika veidotas ar 18 voltiem, un šis bija pirmās paudzes akumulators. Šādi jau izskatās ar dažādām uzlīmēm, varētu būt dizainiem patreizie akumulatori, kas tiek izmantot komplektācijā. Ar ko šie akumulatori atšķīrās? Šim akumulatoram ir uzlādes kontakti uz korpusa apakšējās daļas, un uzlāde tika nodrošināta uzliekot instrumentu uz lādierīces. Un tas deva iespēju likt uz uzlādi kopā ar visu instrumentu. Ja to pieļāva instrumenta gabarīti, ja, piemēram, uzlikām uz uzlādes, un instruments bija gatavs darbam uzreiz noņemot no lādētāja. Savukārt, mainoties akumulātoru šūnu tehnoloģijām un to fiziskiem izmēriem, ja mēs redzam, tad šie izmēri ir atšķirīgi, vairs nevarēja izmantot to pašu lādētāju. Līdz ar to, pirms apmēram gadiem 8, tika ieviesti lādētāji, kur uzlāde veids ar šādiem kontaktiem, apvēršot akumulātoru otrādāk, un respektīvi jaunais lādētājs nodrošināja jauno akumulātoru uzlādi, kā arī iepriekšējās paudzes akumulātoru uzlādi ir iespējami ar šiem te pašiem lādētājiem, ja kāds vēršas. Piemēram, man ir šāds akumulators, gribu vēl vienu nopirkt, tad šādi akumulātori nav pieejami. Vienīgais ir jānoskaidro, vai šim pircējam vai lietotājam ir jaunās paudzes lādierīce. Tam vajadzētu pievērst uzmanību. Un vēl šīs lādierīces, kas ir 18 volti, ir arī akumulatoriem, kas ir 4,4 volti. Var veikt šo uzlādi. Kādi ir lādētāju tipi? Tātad, piemēram, 10,8, varbūt šāds stacionārais mazāka izmēra, un, kas ir būtiski visiem lādētājiem, zināt spriegumu. Ja mēs vēlamies aprēķināt laiku, cik ilgā laikā mēs varam uzlādēt akumulātoru, jo bieži vien prasa, cik tad ilgā laikā es varu uzlādēt vai kāda ir uzlāde. Un tas ir atkarīgs no akumulātora ietilpības, kas var būt dažādas. Piemēram, šeit 2,5, 6, 4, pusotras, un attiecīgi no lādētāja sprieguma. Piemēram, šie lādētāji pēc izskatās vienādi, taču viens būs modelīts 1810, kas nozīmē 18 volti un 1 ampērs, un savukārt šis jau būs 18 volti un 2 ampēri. Ja mēs vēlamies saprast uzlādes laiku, tā ļoti aptuveni, piemēram, ja tas ir 2 ampēru spriegumu lādierīce, un mēs vēlamies uzlādēt 4 ampērstundu akumulātoru, kas akumulātora ietilpība ir līdzīga kā benzīna bāka, jo vairāk ampēri, jo tas ir ilgākam darbam lielāks enerģijas apjoms, tad šī uzlāde notiks 2 stundās. Kā jau teicu, instrumentu var lietot puslādētu, var uzlādēt 10 minūtes un pabeigt savu iesākto darbu, taču jau
pusē no uzlādes jau uzlāde ir notikusi gandrīz 80%, kas ir pat optimālais šis te laiks. Var jautāt, cik ilgi akumulators, ja kāds ir akumulatoru mūžs, un tas ir jautājums, ko es jums jau vēlējos izstāstīt pašā sākumā. Mana pieredze ir, kad šī te tipa akumulatori man bija 6 gabali, un vecākais no tiem ir no 2008. gada, un jaunākais 2012. gada. Un attiecīgi, viens no akumulatoriem man atteicās strādāt, tad, kad vairākas reizes es sāku uzlādi ar ātro uzlādes ierīci, kas ir 8 ampēri. Un iespējams šis akumulators saņēma šoku, taču šīs te sistēmas ir savstarpēji savienojamas jau no 2007. gada, kad Bosch ievieca Power for All akumulatoru sistēmu. Tātad 2007. gadā jau parādījās šie sistēmas instrumenti. Kas ir vēl būtiski? Mums ir parādījušies instrumenti, jeb pļāvēšanī gadījumā, kur paro 2 akumulatori 4 amperstundas. Un tas veidā spriegumu 36 volti, jeb arī šo te darba jaudu. Kādi ir akumulatoru tipi? Ja standarta komplektācijās mums ir akumulatori vai nu 2 amperstundas vai 2,5, savukārt pļāvējiem, tad tās būtu 4 amperstundas. Tad papildus ir pieejama akumulatori, kas ir 6 amperstundas. Izskats, svars un izmērs ir ļoti līdzīgi, atšķirība ir apmēram 30 grami. Un savukārt papildus var pasūtīt un iegādāties Power Plus akumulatoru, kas ir 20–30% vieglāks, kompaktāks un tiek izmantots profesionālā instrumentu akumulatoru tehnoloģijas. Un tas ir pieejams kā papildus piedarums. Mums ir dārza kategorijā arī 36 volti instrumenti. Tos var arī uz pasūtījumu pasūtīt klienti. Taču šie instrumenti pie jums kādreiz bija tikai pļāvēja izpildījumā, un jaunas piegādes vismaz nav paredzētas 36 volti instrumentiem. Ja ir kādi jautājumi, droši paprasiet čatā. Mēģināsim par tiem atbildēt arī par akumulatoriem. Tālāk es vēlos jums pastāstīt, parādīt. Jā. Man ir arī failiņos, bet varbūt jau mēs varam redzēt tāpat. Es ceru, ka jūs visi jau esat redzējuši šo te dizainu. Un tas ir tie materiāli mūsu akcijai akumulators bez maksas. Pagājušajā gadā jau šādas 2 sesijas notika, kad klients nopērkot jebkuru Power for All 18 voltu instrumentu var saņemt bez maksas akumulatoru. Kas ir jāņem vērā, ka ir jāveic instrumenta reģistrācija. Tajā pašā vietnē, kur tiek reģistrētas garantijas, ir jābūt profilam, un piereģistrējot instrumentu, izlaic iespēja pieteikt 3 gadu garantiju un papildus akumulatoram, ja pirkums ir noticis norādītajā periodā no 15. aprīļa līdz 15. jūnijam, ar iespēju reģistrēt papildus 30 dienas pēc tam, tad izlaic iespēja pieteikt bezmaksas akumulatoru, un tiklīdz šis pieteikums ir nosūtīts, tad atnāk e-pasts ar apstiprinājumu. Un plus, ja ir aplikācija Bosch DIY, BOSCH-DIY, tad tas ir iespējams arī ar telefonu. Kā tur nokļūt? Šeit ir QR kods, vai arī es parādīšu vēlāk mājaslapā, kā var nokļūt reģistrācijas vietnē. Tā kā nepietiek ar instrumentu reģistrāciju, ir nepieciešams arī pieteikties akcijai, lai šo instrumentu jums atsūtītu nevis jums, bet šī gadījumā pircējam ar kurjeru 3 līdz 4 nedēļu laikā. Jā. Kādi
jums ir instrumenti, kam būtu jāpievērš uzmanību. Tātad, mums piedāvājumā ir šādi tipi instrumenti, un tie saucās mikroķēdes zāģi. Ja? Tā ir šāda te veida ķēdīte, kas nevar tikt asināta un netiek veikta speciāla eļļošana, un ievietojot šādā te aptverē, mēs iegūstam šādu veidu zāģi, un ar to mēs veicam zāģēšanas darbus mājās, un ļoti daudz klienti, ja pircēji šādu tipu instrumentu, ir iemīļojuši dārza darbos. Konkrēti jūsu veikalos, es ceru, arī ne tikai Rīgā, sortimentā un varētu būt pieejams šīs te konkrētais modelis EasyCut 12 ar 12 voltu akumulātoru. Piespiežam, protams, slēdzi un veicam zāģēšanas darbus. Un kāpēc šis instruments ar kādu domu tika ieviests, lai varētu veikt kremzāģēšanas darbus. Šeit ir virsma, kur mēs vēlamies veikt zāģēšanu, atbalstam pret pamatni, cik vien iespējams, un veicam šo zāģēšanu, neveicot priekšurbumus. Taču pieredze rāda, ka klienti izvēlās šo zāģi tieši vairāk dārza darbiem. Kas mums vēl ir pieejams dārzam? Un tieši zāģēšanas darbiem, un vajadzētu būt vairumā no veikaliem, tas ir dārza zāģis Keo. Kādreiz tas bija ar iebūvētu akumulātoru 10,8 volti, tad patreiz mēs to piedāvājam 18 voltu sistēmā. Ar ko šis zāģis ir īpašs? Varbūt nekas īpašs nav, ja mēs to izmantojam standarta zāģīšus, kas ir universālajiem zāģiem, jeb zobenzāģiem, taču, un to mēs ļoti veiksmīgi varam izmantot dārza zāģēšanas darbos vai attiecīgi mājās. Uzliekam akumulātoru, veicam zāģēšanu. Zāģēšana liekas, kad ir lēna, taču saskaroties ar pretestību, ir viens konstants ātrums, kas der vairumā darbam mājās vai dārzā. Savukārt, uzliekot šo te piedarumu, ko mēs saucam par krokodīlu, mēs paņemam mēs nodrošinam to, ka šo zaru satver tieši šis te turētājs. Un līdz ar to zāģējums var veikt ar vienu roku. Taču, ko es vēlējos uzsvērt, vismaz Rīgas veikalos jau bija jaunais ķēdes zāģis EasyChain uz 18 voltu barošanu. Teikšu atklāti, es pamēģināju, un man ļoti šis zāģis patika dārza darbos. Es varēju veikt visus zāģēšanas darbus ar vienu šo zāģi dārzā. Ķēde, Oregona ķēde un sliede, ko mēs neslēpjam. Visiem instrumentiem ir drošības slēdzis. Un, ja nav jāzāģē koks, kas ir resnāks vai zars resnāks par 15 centimetriem, var veikt visus zāģēšanas darbus. Gandrīz uz visiem instrumentiem ir uzlādes indikators šeit uz instrumenta, izņemot dažus, taču šis tiks mainīts. Tuvāko 2 gadu laikā būs veikta pāreja uz instrumentiem, kas standarta komplektācijās. Šies indikators ar 3 diodēm un mazu podziņu, lai ieslēgtu 3 sekundēm. Nospiežot podziņu,
redzēsim uzlādes līmeni konkrētam akumulātoram. Un tiks veikta nomaiņa, nemainot pasūtījumu numurus, kur vien tas iespējams. Par lādētājiem. Šis skaitās ātrais lādētājs 3 amperstundas, kurš tiks savukārt nomainīts pret 4,4 amperstundas lādierīts. Savukārt standarta lādētājs, ja šis ir ātrais, ir vai nu 1 ampērs vai 2 ampēri. To jūs un komplektāciju jūs varat redzēt mājaslapā. Vēl var būt jautājums. Jā, šis ir instruments, taču pie līdzīgas veiktspējas var būt dažādi izmēri un svars. Šis ir instruments ar šo te mikroķēdi, universālu katu un advanced katu. Toties viens ir vieglāks un kompaktāks, un otrs ir ar lielāku korpusu un netik viegls. Atšķirība ir tā, ka šim ir oglīšu motors, jeb ar sukām, jā, un šis ir instruments ar bezsuku, ja bezoglīšu motoru, kas ļauj samazināt gan svaru, gan arī darba ilgtspēju, jo netiek jāmaina šīs te oglītes pēc kaut kāda darba laika. Un es redzu, šeit ir jautājums. Jā, jautājums ir, kur var nopirkt šiem zāģiem ķēdes? Jā, jūs domājat jau no EasyChain. Šo jautājumu man vakardien uzdeva arī jūsu kolēģi. Un tas ļoti labs jautājums, un es teiktu ļoti labs arguments, jo, lai ķēdi varētu nopirkt jūsu veikalā, tas ir nepieciešams saskaņot ar iepirkumu departamentu, ka šis te konkrētais artikuls tiks ielistēts un jūsu veikalā pieejams. Un šis te jautājums ir vēl viens apgalvojums un arguments, lai šī ķēde parādītos jūsu veikalos, drīz jūsu veikalos. Jau šobrīd, tad, tas ir jauns instruments, un nav konkrēti veikali, kur šo ķēdi var nopirkt uzreiz, bet to var saņemt servisā. Taču es ļoti ceru, ka šī ķēde drīz būs arī pie jums tuvāko nedēļu vai mēnešu laikā, kā izdosies vienoties ar iepirkumu departamentu. Vai ir vēl kāds jautājums? Tas bija vienīgais, ja? Jā, un tas pats droši vien ir par pārējiem akumulātoru ķēdes zāģiem, kurus mēģināšu apskatīties brīdī, kad mēs apskatīsimies vai nu katalogu vai mājaslapu. Kāds ir vēl populārs instruments tieši tādas kategorijā? Zāles šķērs. Pie jums jau ilgstoši vairākās paudzēs ir piedāvājumā Easio zāles šķēres komplektācijā, vai ar vienu asmeni varētu būt, vai ar 2, un šī gadījumā ir arī versija ar cimdiem, cietā somiņā, varbūt komplektācija ar vienu asmeni plus kātu, kad var strādāt nenoliecoties, vai arī tieši var apstrādāt krūmus augstāk. Savukārt 18 voltu kategorijā zāles šķērs mums ir arī pie jums pieejams Advanced Share 18, jau vairākus gadus, vismaz 2 gadus ir sortimentā, un aizvietoja iepriekšējo modeli ASB un varēja būt AGS ar iebūvētu akumulātoru. Neskatoties uz to, ka cena ar akumulātoru ir augstāka nekā iepriekš, šis instruments joprojām ir salīdzinoši labi pieprasīts, ņemot vērā to, ka tas ir sistēmas instruments un tam ir lielāka jauda un pielietojums. Un arī šim instrumentam papildus būtu iespējams pasūtīt kādu. Ar ko Easio un Advanced Share ir īpaši? Tas, kad ir ātrā asmeņu nomaiņa. Ja, mums ir zāles šķēra asmenis, mēs gribam nomainīt, klik, un tas ir viens moments.
Ko mums jāņem vērā, kas ir saistībā ar krūmšķērēm, ja? Un šī arī ir neliels krūmšķēris un būs, varētu būt ļoti populārs pielietojums kapos. Jūsu veikalos arī piedāvājumā, tas varbūt mazliet cita dizaina vai tieši šāda dizaina, bioaerosols. Tas ir domāts asmeņu eļļošanai, ko mēs uzpūšam nedaudz pāris pūtienus pirms lietošanas, un pēc tam mēs, kad vēlamies instrumentu nolikt uzglabāšanā, ja, lai ieļojās, vēlreiz izdarām šādu darbību, lai neveidojas kaut kāda rūsa vai nosēdumi uzglabāšanas procesā. Ko noteikti mēs neiesakam, veikt eļļošanu ar standarta, atvainojiet, nosaukšu konkrētu brendu VD40, jo tas ir vispopulārākais vai līdzīgiem, jo tas sausina un piesaista putekļus un zemi. Un līdz ar to liekas, ka eļļošana notiek, bet faktiski nav piemērota krūmšķērēm un dārzam. Un konkrēti bio, kāpēc bio? Jo šī eļļa dabā sadalās, un ja nokļūst uz asmeņiem un asmeņiem nokļūst uz auga, tad netraumē augus saskarē ar augiem. Jā, tālāk mēs mēģināsim apskatīties informāciju, kas mums ir pieejama internetā, un mēģināt arī katalogus apskatīt. Laika nav daudz. Šādi katalogi, šī ir iepriekšējā gada versija, un šāda kataloga jaunā versija ir drukas procesā un tiks piegādāta jums, ja, tātad ideja līdzīga, jaunais aktuālais sortiments, sākumā viss par akumulātoru sistēmām, un tas jums rītumā būs pieejams. Tagad es vēlētos, vai ir kādi jautājumi, kur ir nepieciešams demonstrācija, jo citādi es tagad pieslēgšos pie prezentācijas režīma. Jā, variet droši ieslēgt mikrofonu un pateikt, ja tas ir ātrāk. Jā, vai mums ir? Rēzekne uzmanīgi klausās. Jā, labi. Tad ir labi, ja klausās, tad ir labi. Es domāju, kad ir konkrēts jautājums. Bet tagad es jums vēlos parādīt savu ekrānu ar vairākām noderīgām vietnēm. Es ieslēdzu mikrofonu. Jā. Bija jautājums? Droši. Jautājums eļļošanas sistēma ar ķēdezāģiem. Jā. Tas ir ļoti labs jautājums, ko es jums aizmirsu pateikt. Šim te konkrētam zāģim. Nav bāciņa, kur mēs ielējam eļļu. Diemžēl tagad nevar atrast, bet komplektā ir neliels flakoniņš, kas ir paredzēts eļļas uzliešanai tieši uz ķēdes ik pa brīdim. Tas nodrošina, ka instruments ir kompaktāks un vieglāks, un pilnībā veic savu darbu. Ja šis flakoniņš ir tukšs, to var uzpildīt ar ķēdes zāģu eļļu, vēlams mūsējo un bio, bet šī te eļļošana ir fiziski no ārpuses. Jā. Labi. Jūs varētu vēlreiz atkārtot, kā jūs rēķinājāt akumulātoru lādēšanas laiku? Jā. Tātad varbūt es ceru, ka jūs mani redzat, jo es pats pārslēdzis cits ekrānu. Ja? Tātad pats mēģināšu saprast, kā tas izskatās. Akumulātori 4 un 6 amperstundas. Un pretim mums ir, piemēram, lādētājs, kas ir 2 amperstundas. 4 amperstundas akumulātoru pilnu uzlādi ar 2 ampēriem veids 2 stundās, 4 pret 2. Ja man savukārt, kaut kur man bija akumulators, kas ir 2 amperstundas, tad 2 amperstundu akumulators ar
tiks uzlādēts ar 2 ampēru lādējrīci pilnībā 1 stundā. Ja es sākšu izmantot 1 ampēru akumulātoru, tad 2 ampēru stundu akumulators tiks uzlādēts 2 stundās. Tā kā jāzina ir spriegums un ietilpība. Un tas viss ir, protams, aptuveni. Vēl varbūt jautājums, kas ir Cineo chip. Tas parasti tiek norādīts instrumentiem uz iepakojumu. Un jau konkrēti, tad šim te instrumentam arī tāds ir. Bosch daudziem instrumentiem piedāvā uzlabojumu mikroskēmu, kas regulē strāvas padevi konkrētam darbam, kas paildzina šo te mūžu. Un tas ir redzams pārsvarā uz iepakojumu, bet varbūt arī uz līnu, kā tas ir šeit. Tā, ceru, ka uz jūsu jautājumu atbildēju. Virzīsimies tālāk. Un tas arī prezentācijas veidā droši rakstiet vai pajautājiet, kas būtu būtisks. Tātad jūs redzat droši vien manu ekrānu jau, ja? Kur ir redzams Teams, ja? Tas tā laikam ir. Un es vēlējos jums parādīt noderīgas saitnes un vietnes. Tātad, kur meklēt informāciju? Viena ļoti noderīga saite, kuru jau jums parādīja mans kolēģis Aivars. boschservice.lv ar mīnus zīmīti, ir doma zīmīti pa vidu. Nosaukums varbūt ir zināms. Un kas šeit ir būtiski? Ne tikai tas, kad mēs varam pieteikt un izsekot garantiju, bet mēs varam šeit rezervas daļu katalogu pārbaudīt, kas ir pieejams konkrētam instrumentam un kas ir jāņem vērā. Tas, ko jūs redzat rēķinā vai uz kastes, tad tas ir pasūtījuma numurs un norāda konkrētu komplektāciju. Savukārt, numurs, kas ir jāizmanto piereģistrējot garantiju, ir redzams uz instrumenta. Es pieņemu, ka jūs neredzēsiet ļoti labi, bet taču tie vienalga ir 10 zīmes, parasti sākās ar trīnieku, un tas ir konkrētais modelis. Savukārt, katram instrumentam arī uz uzlīmes ir individuāls atpazīšanas numurs, kas tiek piešķirts individuāli rūpnīcā konkrētam instrumentam. Un tam parasti ir 6 vai 8 zīmes. Un to arī nepieciešams norādīt piereģistrējot instrumentu. Tā pašā laikā, ja mēs arī meklējam informāciju par rezervas daļām pēc nosaukuma, piemēram, konkrētais Universal Drill, tad mēs redzam, ka šeit tiek piedāvāts opcijas. Nu, ir pat dažādi veidi, skaidrs Eiropa vai Lielbritānijas izpildījums, bet precīzāk mēs atradīsim, ja ievadīsim šo te 10 zīmju numuru. Veicam meklēšanu, esam atraduši īsto instrumentu, piemēram, šī konkrētā gadījumā tas ir šis, un mēs redzam izklājumu jau konkrēti par rezervas daļām. Mēs jau varam klientam vai pasūtīt paši no servisa, vai vismaz ieteikt šo saikni, kur var meklēt arī rezervas daļas. Tās var būt vairākas lapas, un pārsvarā uzreiz tās jau ir pieejamas no servisa, ja tās ir pietiekošā apritē. Un, ja jūs paņemsiet, piemēram, uzklišināsiet uz konkrētas rezervas daļas, jūs jau redzēsiet jau ieteicamo pārdošanas cenu bez PVN, no kuras pasūtot detaļas jums ir servisa līgumā paredzētā atlaide. Ja? Un jau var arī pat principā pasūtīt caur šo lapu, jeb izveidot savu pasūtījumu grozu. Kas vēl ir šī lapā, un kāpēc es tieši vēlējos uzsvērt šo lapu? Šeit zemāk ir iespēja reģistrēt garantijas. Konkrētā gadījumā
šī vietā būs par ziliem instrumentiem, taču šeit ir arī zaļš karodziņš, un šeit mēs veicam instrumentu reģistrāciju gan garantijai, gan arī tad, kad mēs vēlamies pieteikties papildus akumulātoram. Ir vēl dažādas veidi, kā šeit nokļūt, vai tiešām mājaslapa, vai akcijas laikā būs aktīvs šis te QR kods, ja? Bet visvieglāk to atrast caur Bosch servisu. Vēl kādas ir noderīgas saites, un kur meklēt informāciju, tad tas būs Bosch, BOSCH, svītriņa, DIY, kā do it yourself, vai DIY.com. Ja izvēlēsieties šādi, tad jums būs vēl jāizvēlās valsts. Šī gadījumā Latvija, bet arī varam izvēlēties igauniski vai lietuviski vai citā valodā. Bet mūsu valodās, protams, būs mūsu aktuālais sortiments. Vai arī, ja mēs vēlamies nokļūt pa tiešo, ja tā varētu teikt, tad mums pietiek, kad mēs Bosch svītriņa DIY.lv. Kas šī lapā ir būtisks, un šeit jūs redzat daudzu dažādu informāciju, jūs varat meklēt vai nu jau izejot, piemēram, šeit akumulātoru instrumenti pēc loģikas, vai nu arī jūs šos te instrumentus varat redzēt atbilstoši pa kategorijām. Arī šeit būs akumulātori un vada instrumenti. Piemēram, šeit šī vietā būs krumšķērs. Ko mēs noteikti vēlamies, ko mēs vēlamies tad, kad mēs meklējam informāciju, kāpēc mēs to meklējam, tā droši vien būs kaut kādā laikā komplektācija, un izvēloties modelīti, mēs varam izvēlēties, kas mums ir pieejams bez akumulātoru, ar akumulātoru, un šeit mēs redzam komplektāciju. Piemēram, šim ir ar akumulātoru lādierīci, un šim ir tikai aizsargs un iepakojums. Šeit mēs redzam ieteicamos piedarumus, un kategorijā lejupielādes sekundīti. Lejupielādes gandrīz visiem instrumentiem mēs varam gan kā saikni, gan kā failu, un šeit šis fails nav precīzais. Mēs varam šeit atrast instrukciju. Diemžēl šim konkrētam instrukcija nav pievienota. Jā, tas var būt 10% no gadījumiem. Jā, tehniskie dati ir šeit. Piegādes komplekts ir šeit. Jā, un arī šis instruments nav tas precīzās ar instrukciju. Un, jā, diemžēl krumšķērēm šīs te instrukcijas nav pieejamas visiem. Paņemsim, piemēram, zāļu kategoriju. Šis jautājums būtu aktuāls, kāpēc īsti nav. Paņemsim EasyCut. Jā. Šeit mums ir lietotāja rokas grāmata, kas ir tas pats fails, kas ir kopā ar instrumentu, un instrukcija latviešu valodā, lietuviešu un daudzās citās, bet būtiski ir redzēt, ka beigās mums ir atbilstības certifikāts, kas ir vai nu konkrētā lapa izkopējuma vai dati no tiem, jo, ja prasa šo te atbilstības certifikātu, tad tas ir atrodams šeit, un parasti tas ir pēdējā lapā ar visiem parakstiem un
šiem te certifikāta kodiem vai prasībām, kas tiek, pret ko tas attiecās. Jā. Tā. Tagad, vai ir jautājumi kaut kādi par mājaslapu? Ja kas droši jautājiet, jo tad mēs dosimies tālāk. Un, ko es gribēju parādīt, pēc apskatot katalogu jauno, kas pagaidām ir elektroniskā veidā, un arī tas jums būs pieejams elektroniskā veidā. Tā. PowerPoint prezentācija. Jā. Mums būs jāveic sekundīti. Jā, šeit mēs redzam, kāds būs tas woblerīts, jā, konkrētā akcijai. Un apskatīsimies vispirms dārga instrumentu katalogu. Kāds tas būs un kādi jums ir instrumenti jūsu veikalos vai vairumā no jūsu veikaliem vai plauktos. Sākumā tā ir informācija par akumulātoru instrumentiem. Un tā ir vienāda abos divos katalogos, gan mājas, gan dārza instrumenti. Taču viena no galvenām kategorijām, kam ir liela nozīme dārza segmentā, ir trimeri. Jūsu veikalos ir trimeri Easy Grasscut 23, kas ir barošanai ar vadu, un savukārt bezvada versija būs Easy Grasscut 18V 230. Visi cipariņi kaut ko nozīmē, katram instrumentam tas var būt dažādi, taču šis ir vispieprasītākais instruments, tieši akumulātora versija. Viens fiksēts augstums var regulēt galvu vertikālai pļaušanai vai apstrādei. Vērts vienkārši cenas ziņā pieejams, bet ar akumulātoru uz akcijām var būt 99,99, kad ir superakcija, vai 109,99, kā tā ir sezona un kāda ir akciju plāni. Un otrs, kas ir jūsu sortimentā, ir Universal Grasscut, kas jau ir ar šādu rokturi, kā izskaptī. Savukārt tam ir iespēja regulēt augstumu, vieglāk ar kāju nospiežot šo te sviru, sagriezt pret vertikālo pļaušanu. Un ar šim instrumentam, kas ir Universal Grasscut, pie jums ir automātiskās poles padošana IntelliFeed, tad, kad ir apmēram 20–30% nolietot auklu, automātiski šī aukla tiek padot ārā. Savukārt šim te modelītim, kas ir ar vadu un arī bez vada, Easy Grasscut, poles diegs tiek padots piespiežot ieslēgšanās slēdzi. Katru reizi nospiežot slēdzi, milimetru vai divus, šis te diegs tiek padots ārā. Respektīvi strādājot 20 minūtes neatlaižot pogu, iespējams nodils šis diegs, savukārt ieslēdzot, izslēdzot bieži, tad šo diegu pastāvīgi pados un tas tiks nogriezts īsāks. Savukārt jaunums, kas mums šogad ir Easy Grasscut 18 volti 26, 500 tas ir tā, varbūt dārza platībai, kam tas ir domāts, bet kāda ir galvenais pluss? Tā ir vidējā cenu kategorija ar iespēju, papildu regulācijas iespēju arī šādi pagriezt galvu, nospiežot pogu arī citā vai lielākā vai mazākā leķī, bet var veikt vertikālo regulēšanu, kur ir mazliet jāuzmanās. Ja pie jums būs šis jaunais modelīts, tad šim te vidējam modelim un Easy Grasscut, kas ir vienkāršākais, ir viena veida spole, un savukārt šim te, kas ir ar atvāsto rokturi, tam ir cita veida spole. Kāpēc Easy Grasscut, Universal Grasscut un jums arī ir
vada modelīši, kas ART 24, 27. Tātad līdz pirms kaut kādiem 8 gadiem tika visi modeļi klasificēti ar 3 burtiem, kas kaut ko nozīmēja, konkrētā kategorija. Piemēram, ART tie bija visi trimeri, vai PSR tie bija visi skrūvgrieži, un tā tālāk. Savukārt, kā jūs teicat, pirms gadiem arī 8 visi jaunie modeļi tika klasificēti pēc to pielietojumu. Visi, kas būs ar nosaukumu Easy vai ar tādu ikoniņu apzīmētu, tie būs vienkāršāki, gan ar mazāku funkcijām, gan ar pieejamāku cenu, vieglai lietošanai, bet savu darbu paveiks tādu, kam tas ir paredzēts. Universal savukārt, tas jau būs advancētāks modelis gan pēc funkcijām, gan arī visdrīzāk tā būs vidējā cenu kategorija. Un savukārt, ja mums ir instrumenti ar nosaukumu Advanced, ja tas nav kaut kāds īpašais nosaukums kā Keo vai Easyo, es mēģinu tagad saprast, kur man būtu Advanced, vēlāk tāds būs, tad tas jau ir prasīgiem lietotājiem, iespējams arī ar augstāku cenu un ar papildus īpašībām un bagātīgāku komplektāciju. Kā jau es teicu, te sākumā ir tikai akumulātoru instrumenti, un ja pie jums ir CityMover 18V32-300 modelīts komplektācijā ar akumulātoru, tas ir 18 voltu pļāvējs, tad kā jaunums šogad, bet ne pie jums, lētāka versija par mazāku cenu ir iegūstama EasyMover. Un kādas ir atšķirības, ja šim modelam ir Ergo Flex rokturi ar slēdžiem 1, 2, 3, 4, 5 vietās, kas ir ērtāk turēšanai un rokturu pārņemšanai, mainot pozīciju, ar vieglāku augstumu regulēšanu un bezoglīšu motoru. Kompaktāks, neteiksim, ka jauda varbūt būs līdzīga, bet būs ar šādām priekšrocībām. Savukārt šis vienkāršākais būs oglīšu motors, varbūt netik viegla regulēšana, bet 3 pakāpes ir pavēršot instrumentu otrādi un standarta tipa rokturs ar drošības pogu un slēdzi. Un kas ir mūsu šis te jaunums, kas arī ir jau pie jums, vismaz Rīgas veikalos es redzēju, Universal Rotak 2x18 volti, 37 būtu platums un ieteicamā platība dārza 550, bet tas ir tāds nosacīts jēdziens, ja jums ir vairāk akumulātoru. Ko tas nozīmē, kad ievietojot 2 4 amperstundu akumulātors, instrumentam būs 36 volti spriegums un jauda. Akumulātors noteikti vajadzētu ielikt vienādus, ja tas ir 4, tad tas ir 4, ja tas ir 6, tad tas ir 6, abas 2, un ar vienādu, ja līdzvērtīgu uzlādi. Parasti uzlādē pilnus. Un darbs notiek ar 2 akumulatoriem. Ceram, ka tas jūsu klientiem patiks, jo arī citi to piedāvā. Akumulātoru zāģi, jau mēs jau apskatījām ar universālo zāģa asmeni, tad jums arī veikalos, arī vismaz Rīgas veikalos, ir universal chain, ķēdes zāģis ar akumulātoru, 18 voltu akumulātoru. Tam ir aizsargs ķēdes galā, kas noder ne tikai drošībai un aizsardzībai, bet iezāģēt nepieciešamu zaru vispirms no apakšas un tad veikt zāģēšanu no augšas, jo, lai neveidotos noplēsta miza. Un arī šādā veidā var viegli sadalīt arī mazākus zarus, kaut vai fiksējiet zāģi fiksētā veidā, pieslēgt sliedes, viegli varat sadalīt arī zarus sīkāk. Šeit jaunais Easy Chain, kā jau es teicu, ja nav jāveic zāģēšana vairāk par 15 cm diametrā zariem vai kokam, ļoti efektīvs instruments,
un par ko es esmu sajūsmā. Par ķēdēm runājot, Easy Chain būs sava ķēde, savukārt zāģim ar pagarināto kātu, kas arī ir vismaz vairums jūsu veikalos, tad šim zāģim un Universal Chain zāģim ir viena ķēde, viena izmēra ķēde un paredzēta abiem. Un ļoti ceru, ka izdosies to ieviest arī sortimentā, kur šie zāģi ir piedāvājumā. Ar pagarinātu kātu mums arī ir krūmšķērs, un ko tas nozīmē? Veicot kāta izstiepšanu, un arī var veikt leņķa sagriešanu pašai galvai, mēs varam veikt darbu lielā augstumā, kad nav nepieciešams trepes. Krūmšķērs, tad tas jau būs žogiem virs 3 metriem un augstāk, un, ja neizmantojam kāpnes, un zāģim, kas ir izvelkamo kātu, es esmu strādājis un apstrādājis ābeles, kas ir 5 un 6 metri, ja izmanto papildus kāpnes un uz maksimālo izstiepšanas līmeni. Jā, ir kādi jautājumi tur nav čatā? Varam turpināt. Jo mums arī laiks nav daudz. Krūmšķērs, akumulātoru krūmšķērs ir 2 veidi pie jums. Vienkāršākās ar vadu, Easy Hedge Cut 45, kas ir principā šī instrumenta analogs tikai ar vadu, un ar akumulātoru būs modelīts 18V45. 45 ir sliedes garums, 18 volts, tas mums visiem ir skaidrs. Un ar otrs modelīts, kas ir pie jums, Universal Hedge Cut 1850. Šis būs ar oglītēm, šis būs bez oglīšu dzinējs. Sliede no labākiem vai izturīgākiem materiāliem būs šim, un var rasties jautājumi, kāpēc sliede nav vienveidīga. Tad pēdējie 10 cm sliedei darbojās kā standarta krūma apgriešana, taču, ja maksimālais diametrs ir piemēram 20 mm, ko var ar šīm šķērēm apstrādāt, un pēkšņi gadās zars ar 25 mm, tad šie pēdējie 10 cm ir ar zāģēšanas funkciju. Varbūt tas nebūs tik kvalitatīvs griezums, bet šādu zaru, kas ir, piemēram, 25 mm un neatbilst šiem te atstarpēm, var nozāģēt vai nogriezt ar šo posmu, kas ir ķēdes augšējā daļā. Visām krūmšķērēm, tā skaitā arī Easio, Advanced Share, ir ABS sistēma. Droši vien šoferi zinās, ka ABS ir izmantots automašīnās, un tā ir bremžu sistēma. Tad savukārt krūmšķērēs anti-blocking sistēma, tas tā arī saucās, ir princips, ja iestrēgs zars, kas ir piemēram tuvu maksimālam diametram, tad ir nevis fiziski tas jāmēģina dabūt ārā, bet instruments jūt, ka ir iesprūdums, un savukārt šī te griešana notiek ar mazām kustībām asmens, kamēr tas zars tiek nogriezts, un nav nepieciešama papildus darbība, lai to zaru mēģinātu dabūt ārā, un tas traucētu darbu. Akumulātora mazgātājs, tīrītājs, akumulātora ūdenssūknis, diemžēl nav jūsu sortimentā, bet arī ir pieejams mūsu klientiem un paredzēts vai nu laistīšanas vai tīrīšanas darbiem attiecīgi. Lapu pūtējs, kas ir akumulātora 18 volti, kur vēl tas nav, tad uz rudeni noteikti būs, ja ir konkrētajā veikalā un sortimentā jauns modelītis ar 2 uzgaļu garumiem. Tie būtu pūšanas darbi un lieliski dara savu darbu, pūšot lapas, taču es, piemēram, to izmantoju iekurot grilu, tikai neejam pie pašas uguns. Jā, to gan poši instrukcijās neraksta, esam uzmanīgi. Un savukārt drošāks pielietojums ir nomazgāt automašīnu, kaut vai no stikliem nopūst ūdens pilis. Mēs visi zinām, cik grūti ir kvalitatīvi noslaucīt
piemēram, lokus, lai pēc tam neveidojās šo te kaļķveidīgie nosēdumi. Vismaz dažos Rīgas veikalos ir autonomie pļāvēji. Šī kategorija ir Indego. Mēs saucam par Indego. Patreiz aktuālie modeļi ir pļaušanas platībām līdz 700 kvadrātmetri. Un modelīši ar pluszīmīti nozīmē, ka ir vadāmi un ieregulējami arī ar aplikāciju, ko mēs ielādējam savā telefonā, kas ir noteikti ērti. Savukārt bez šī plusiņa tā visa vadība un uzstādīšana notiek uz paša instrumenta. Šie ir instrumenti, kuriem nepieciešams uzstādīt vada perimetru un veicot kaut kādu laukuma apļaušanu, instruments pats vai arī pēc iestādīta kalendāra vai autokalendārs veidojās, aizbrauc uzlādēties. Pirmajās 2 nedēļās izstrādā savu kalendāru, ja ir uzlikts autorežīms. Augstuma regulēšana un ar ko Bosch pļāvēji ir pārāki par daudziem, kad ir sistēma Logicat, ka tiek nopļauts par sektoriem un uzlādējoties, turpinot darbu, tiek pļauts cits sektors, lai veidojās gan regulāra pļaušana, nevis haotiska, un arī izskats. Un vēl modelīšiem, kas ir no 500 un 700 kvadrātmetri, visus darbina 2,5 amperstundas akumulators, kas ir zem šī instrumenta aiz 4 skrūvēm un vāciņa. Ja tiešām pēc 3 vai 5 gadiem akumulators atsakās, nav jābrauc uz servisu, atskrūvējam vāciņu, uzstādām jaunu akumulatoru, 2,5 amperstundas. Un ne savādāk. Pirmkārt, lielāku 4 vai 6 jūs nevarēsiet uzstādīt, mazāku noteikti nē. Visa programmatūra ir aprēķināta uz šo te darba tilpumu konkrētajam akumulatoram. Un pat, ja izdotos ielikt 4 amperstundas, ieguvums nebūtu nekāds. Būtu nekāds. Vairāk par akumulatoriem. Un, ko es varbūt nepieminēju, pirms mēs ejam tālāk. Kāpēc Power for All Alliance? Mūsu mājaslapā ir sadaļa par sadarbības partneriem, vai arī to var izmantot Google, ja būs laiks, paskatīsimies. Ja mēs ievadīsim Power for All Alliance, tad ir kopēja mājaslapa angļu valodā, kur ir visi šīs te sistēmas dalībnieki, kas izmanto tieši Bosch akumulātoru un lādierīci. Un es ceru, būs mazliet laika, es jums pateikšu kādi, bet zināmākie ir Husqvarna, 18 volt jaunie instrumenti, Gardena, varbūt Flimo ir zināms, Wagner krāspistoles būs ar šādiem akumulatoriem, Steinel fēni, un viņiem visiem būs tad zīmīte klāt Power for All Alliance, un tas ir Bosch, tieši Bosch ražots akumulators un lādierīce, un tie visi būs savstarpīgi sadarīgi, pat ja jūs redzēsiet uz iepakojuma vai kaut kur rakstīts Gardena, piemēram. Ja? Un otrādi, tieši Bosch būs sadarīgs ar šiem te alianses brandiem, alianses partneru instrumentiem. Bet tas ir jāskatās viņu konkrētā mājaslapā pie specifikācijām, kam ir šīs sistēmas instruments. Un arī, piemēram, Dārza tehnika Alko nevēlējās būt kā partneri, bet viņi saka, savietojams ar Bosch. Tad viņu instrumentu grupa, jaunie instrumenti 18 volti, arī darbosies ar šiem te akumulatoriem un otrādi. Tas ir, lai paplašinātu pielietojumu tieši šai te sistēmai un arī pieprasījumu. Mēģināsim ļoti ātri apskatīt arī pada instrumentus pa kategorijām, un mūsu uzsvars šoreiz ir uz dārzu. Tātad Indego mēs apskatījām, akumulators mēs apskatījām. Jā, un ar šādu dizainu būs padētājs un akumulators, kas ir tā kā aliansei. Un mēs jau šeit redzam Bosch, Gardena, Gloria, Wagner un vēl vairāki brendi, kas ir apgaismojums, darba apģērbs,
skaņu sistēmas, un ņemam vērā, ka daži no šiem ražotājiem piedalās arī sistēmā AmpShare, kas ir savukārt profesionālo instrumentu akumulātoru sistēma. Papildus mums ir 36 volti, jaudīgi instrumenti, un es mājās tādus izmantoju pļāvējs, Universal un Advanced ar vieglu regulēšanas un iespēju un plusu Pro Silence motoru. Ļoti esmu sajūsmā par lapu pūtēju. Un, ko mēs varam ņemt vērā, Bosch jau pagājušajā gadā sāka piedāvāt arī dārza instrumentus ar zilu korpusu un profesionālajā kategorijā. Tātad, ja mēs redzam dārza instrumentus ar zilu korpusu, tad tie, principā, vairums no instrumentiem, kas tagad ir 4 vai 5 modeļi, jaunajās kategorijās, principā, ir advancētākie 36 voltu instrumenti, kas ir piemēroti darbam ar profesionālo akumulātoru. Tikai jāņem vērā, ja veiktspēja 4 amperstundu akumulātoram 36 volti ir, darbs pusstundu, tad attiecīgi zilais, kam tie ir 18 volti, nepieciešams 8 amperstundu akumulators, lai veiktu līdzīgu darbu. Arī šeit mums mainīsies modelīši ne tikai akumulātora segmentā, bet arī advancētājā segmentā, kur ir instruments ar vadu, Advanced Rotak 750 ir pie jums, bet tur būs krāsas maiņa un parametru uzlabojumi vai precizējumi. Vēl jautājums par krāsu varbūt. Kāpēc Bosch dārza instrumenti ir dažādās krāsās? Tad kaut kad jau pirms gadiem 10, es mēģināšu atrast kādu no instrumentiem, Bosch piedāvāja visus instrumentus, es mēģināšu 5 minūtēs, šādā tirkīzi zaļā krāsā. Ieviešot jaunu konceptu, kad dārza instrumenti tika apvienoti ar mājas instrumentiem, tas viss ir mājai. Dažus gadus modeļus izlaida vienāds ar mājas instrumentu zaļā krāsā, kas bija ļoti līdzīgs tonis, tad varbūt nepamanāms. Savukārt, pirms gadiem apmēram 10, un tas bija kādu 8 gadu periodā, visus instrumentus piedāvāja ar pelēcīgāku zaļu krāsu un ar pelēkiem elementiem. Šis dizains netika īsti akceptēts, un attiecīgi tagad visi instrumenti mājai dārzam, jaunie modeļi ir un būs vienādā meža zaļā krāsā, jeb forest green krāsā. Mēģināsim ļoti ātri izskriet cauri to, ko mēs nespējam apskatīties, un mazāk varbūt 36 volti. Starp citu, 36 voltu instrumentiem arī būs šāda pati akcija ar atsevišķu lapu un dizainu. Tajā pašā periodā, ka varam piereģistrēt savu pirkumu un dāvā dabūt 36 voltu akumulātoru attiecīgi no šīs sistēmas. Šeit vada modelīši trimeriem. Vienkāršākais Easy ART 2427, kas ļoti aktuāli, un 27. būs ar atbalstu ritenīšiem. Mehāniskie pļāvēji, ko mēs ņemam vērā, kad AHM 30 ir veikalos, tad tie ir pēdējie. No mehāniskiem būs 38G, kam ir platāks platums, plus savākšanas kaste. Un ko mēs ņemam vērā, kad mehāniskie pļāvēji vislabākie, lai veidotu angļu tipa mauriņu, jo tiek zālājs faktiski nogriezts, nevis nopļauts rotācijas rezultātā. Un līdz ar to griešana ir viegla, un ja ir platība līdz 100 kvadrātmetriem, ļoti grūti atrast labāku instrumentu kvalitatīvu mauriņu veidošanai. Krūmu griešanai AFS 2337 modelīts ar vadu, ar asmeni un ar šiem te diega ūsām mēs saucam, kuras ir speciāli šim instrumentam, zāles pļaušanai un krūmgriešanai. Vada pļāvēji, no vada pļāvējiem pēdējā laikā es redzu, ka jums ir tikai RM32, bet ir arī platāki modelīši un lapu pūtējs ar vadu. Universal Garden Tidy 2300, izmantojot mazāko uzgavu, tā ir lapu pūšana, lielāku uzvaru
uzgali plus somi, tad tā būs lapu savākšana un mulčēšana attiecībā 1:12 ātrākai kompostēšanai un mazākai vietu, lai tas aizņemtu. Plus var regulēt ātrums. Ļoti ērts instruments, it sevišķi, ja nav daudz vietas, kur kompostēt, un arī ātrāk sadalīsies. Advancētie modelīši krumšķērēm vienkāršākais ir pie jums, Universal un Advanced. Šiem te vairāk advancētiem instrumentiem ir arī D-veida rokturis, kad ir vieglāk tos turēt. Un par smalcinātājiem, arī smalcinātājiem jums AXT Rapid vēl ir veco krāsu, bet būs tikai tagad ar jaunās piegādes. Un otrs advancētākais modelis AXT 25D. Neskatoties uz cenu, šis ir gadiem pārbaudīts modelis jau ar turbo cut režīmu, kur piltuvas veida nāzes ļoti efektīvi sadala mulčēšanu, veids mulčēšanu un 3 līdz 5 mm, un es tādu jau izmantoju 10 gadus, jeb līdzīgi nosaukumu modeli vecajā krāsā, un tas ir pārbaudīts modelīts un noteikti pirmais, ko ieteikt. Savukārt šeit ir rotācijas veids griešanas nazes, kas sadala ļoti smalki, mazāks diametrs, līdz 20 laikam milimetriem ir 22, un tiek veikta salku sadalīšana. Ķēdes zāģis ar Oregon ķēdi ar vadi un mazgātāji. Universal Easy augstspiediena mazgātājs 100 bāri ar šādu dizainu, ar standarta, jeb garo kātu. Bet viss vairāk pārdotākais ir Universal Aquatax 125, optimālais modelis, gan pēc dizains, kas tiek akceptēts, gan arī cenu jau varam piedāvāt interesantu, ir tieši šis te vidējās kategorijas modelis. Savādāk augstākās kategorijas modeļi jau ir ar 4 cilindru motoru. Ilgmūžīgāki, visi jaudīgāki un ilgmūžīgāki var būt līdz ar to, bet tie visi ir ar alumīnija dzinējiem un arī spiediens šiem te ir augstāks 140 bāri vai augstāk. Uzmanamies no tā, ka šiem te instrumentiem ir piedarumi, kas ir atšķirīgi no tiem, kam mazāks spiediens, tīri dēļ spiediena rādītājiem. Un ir profesionālie mazgātāji. Un kataloga beigās ir pieejamo piedarumu uzskaitījums. Tā. Vai ir kādi jautājumi? Jā. Jā, jo mums ir palikušas 5 minūtes uz jautājumiem, un tad varbūt 5 minūtes konkursam. Jā. Droši pieslēdzieties vai sakiet čatā, mēģināsim vēl atbildēt. Jā. Ja gadījumā patreiz jūs jau gribat padomāt par saviem jautājumiem, es varētu pievienoties uz īsu mirkli, vienu lietiņu parādīt. Tā. Man stop sharing vajag uzlikt, ja? Jā. Tā, tūlītās. Man liekas, kad... Jā, man ir kārtībā, jā. Tā, es jums gribētu parādīt vēl vienu mājaslapu. Tātad tas ir bosch-professional.com /LV. Un, ko jūs šeit varat atrast, ir uzejot uz piederumiem, bet nenospiežot, jūs varat atrast piederumu meklētāju. Un, ja tas ir gadījumam, ja, piemēram, jums atnāk veikalā cilvēks, kuram ir, piemēram, daudzfunkciju darbarīgs, un viņš prasa, kādus vispār asmeņus es varu priekš viņa dabūt, vai arī, piemēram, gadījums atnāk cilvēks un saka, man vajadzētu viņam asmeni linoleja griešanai. Nu, tad mēs darām tā, ka nospiežam vispirms uz daudzfunkciju darbarīgu. Tad šeit ir ražotāji, nu, ņemam ideālo gadījumu, ka ir Bosch. Jā, pilnīgi vienalga, kuru modelīti viņam ir. Tā tad izvēlamies, nu, visdrīzāk tā būs zāģēšana un skrāpēšana. Griezt mīkstus materiālus, sintētiskais materiāls, linolejs. Un šeit jūs redzat, ka ir šāds asmenis, kas ir domāts, universālais asmenis, ar ko var griezt arī linoleju. Un tā jūs varat šajā lapā atrast jebkuram darbarīkam, jebkura, teiksim, piederumu. Jā. Tātad
es atkal padalīšos ar ekrānu. Un, ja neseko jautājumi, un mēs esam atvērti jautājumiem papildus, ja rodas, tagad ir prezentācijas galvenā daļa. Mazs testiņš un vērtīgs balvas. Kāds būs princips? Jūs jau varat sagatavot nelielus papīriņus vai lielus papīriņus un kādu rakstāmo, lai jūs būtu nezaudētu ātrumu. Būs 3 vienkārši jautājumi, kur atbildes bija rodam jau mūsu prezentācijā. Sanumurējāt 1, 2, 3 un attiecīgi katram jautājumam būs atbildes varianti A, B vai C, kurus mēs jums parādīsim. Tad, kad tiks pateikts jautājums, būs 10 sekundes padomāt, bet princips ir tāds, tiklīdz būs uzdots 3. jautājums, tā ir jūsu interese pēc iespējas ātrāk to atbildēt un čatā uzrakstīt pareizo atbilžu kombināciju vai, nezinu, tur ABC, CBC vai CAB vai tam līdzīgi, kaut vai 3 burtus, un pēc tam mēs sapratīsim atbildi 1., 2., 3. jautājums, un pirmajam, kas iesūtīs pareizu atbildi, būs lielā balva, tad būs nākamā balva, un 3. balva būs par pareizo atbilžu kombināciju. Tā kā jūs esat precīzi, tas ir viens, lai varētu atbildēt pareizi, un otrs arī pietiekami ātri, lai būtu pirmais un tiktu pie vērtīgākas balvas. Balva katram kontam ir viena. Ja esat pieslēguši vairāk, pieslēgušies, tad jums būs jāveic individuāli izloze tieši kuram tas būs, jo atbilde balva ir viena pret šo konkrēto kontu. Labi, mēs esam sagatavojuši pildspalviņus un papīrīšus, un tad es sākšu prezentēt šos te jautājumus. Varat arī rakstīt patiešo čatā, ja jūt. Kā tas ir pēdējais jau jautājums nebūs zināms. Nospiežot enter, aizies ātrāk atbild. Kā kurš, jā. Svarīgs ir arī ātrums. Tātad es pārņemu vadību. Cerams, ka redzat katalogu un manu ekrānu. Jā. Tad es vēlos atrast tieši failu, kas būs tā. Tātad, šeit mēs redzam šo te standarta izpildījumu klātienē, bet to es izstāstīju. Vārds uzvārds jums droši vien nav jāraksta, bet jums jābūt gataviem ātri atbildēt čatā. Pareizo atbilžu kombināciju 3 jautājumiem. Katram jautājumam maksimum 10 sekundes domāšanai, bet pēdējais būs izšķirošais, kas dos ātrumu. Tā, cerams, ka visi esam gatavi. Tagad 1, 2, 3, pirmais jautājums. Kad Bosch sāka piedāvāt pirmos 18 voltu Power for All sistēmas instrumentus? 2004, 2010, 2007. gads. Laiks aiziet. Piefiksējiet pie sevis, jeb jau ierakstiet. Čatā pirmo atbildi nenosūtot. Jā, laiks beidzies. Nākamais. Kāds materiāls tiek izmantots eksperta laina piedaruma sastāvā? Titāns, karbīds vai niobijs? Laiks aiziet. Laiks beidzās. Nākamais. Izšķirošais. Kā sauc jauno 18 voltu Power for All mazā ķēdes zāģu modeli? EasyCut, Universal Saw, EasyChain. Laiks aiziet, un jūs jau varat sūtīt atbildes čatā. Protams, jā. Konkursiņš ir beidzies. Sūtiet. Nāk jau atbildes jau? Vēl nav. Labi. Svarīgi ir ne tikai laiks, bet arī nekļūdīties. Tiklīdz būs pirmās 3 atbildes, tad es arī iziešu cauri jautājumiem, lai būtu zināt pareizās. Domājam un steidzamies. Jau ir? Tagad ir, jā. Jā, ir vismaz 3.
Tā ir sākumā. Jā, nu, par burtiem tagad izējām cauri pareizām, jā, jo, jā, ir vismaz kāda, pareiza kombinācija, nesaki kāda, viena vismaz ir. Jā, viena ir, pirmā ir. Jā, otrā un trešā arī būs mums ko padalīties, jo pareizas kombinācijas nāk. Tā otrā ir, un trešā arī jau ir, jā. Jā. Nu, tad tiem, kas vēl īsti nezin, kuras ir pareizās vai ir vai nav, pirmais jautājums. Kad Bosch sāka piedāvāt pirmos 18 voltu instrumentus, sistēmas instrumentus? Atbilde pareizā ir 2007. gads, jeb C. Es pierakstīju. Jā, nu, mēs jau skatīsimies tūlīt, jā, kuram būs tā lielā balva un kāda. Rezeknē. Otrais pareizā atbilde karbīds ir materiāls, ko izmanto eksperts laidu piedarumu sastāvā, B. Un trešais būs C, Easy Chain. Easy Cut būs nanoblade zāģi. Universal Saw būs vidējās kategorijas zāģi, un patreiz tāda mums ir ar akumulātoru segmentā. Un savukārt Easy Chain ir jaunais modelis tieši mazajam ķēdes zāģim, kas ir šī gada jaunums. Un pareizās atbildes bija CBC. Jā. Jā. Tā, un pirmais lielo balvu dabūna, ja pirmā ir konts, kuru nosaukumā ir rakstīts Dace Ozoliņa. Jā, tātad Dace Ozoliņa, un kamēr Aivars piefiksē vinnētājus, es ņemšu un parādīšu jums balvu. Pirmais, jā. Lūdzu, tas konts ar Dace Ozoliņu priekšgalā lūdzu atsūtīt adresīti uz Vai e-pastu un telefonu. Jā, vai vismaz viens, kas pārstāv, lai varam vienoties, kā mēs nosūtam un kā mēs tieši formējam. E-pastu un telefons un uz katru kontu tātad piefiksēju. Tātad aplausi ar ieslēgtu vai neieslēgtu mikrofonu. Kas mums ir dāvanā? System Box koferītis ar 2,5 amperstundu akumulātoru Power for All un 3 amperu ladierīci. Un var pēc tam ievietot jebkuru instrumentu, kas ir no šīs sistēmas, bet ir jau jums sākuma komplekts, tā kā var sākt ar instrumentu bez ladierīces un akumulātora. Un lai labi darbojas. Un nosūtīsim to uz atrunāto adresi nākamnedēļas laikā. Tā, otrā vieta mums ir kontam, kur ir rakstīts Balodis Jānis. Jā, Balodis Jānis. Arī. Jā, iespējams. Jā. Vai tikai Jānis vai Jānis un pārējie kolēģi. Drīzumā būs arī piedāvājumā rokas instrumenti, kas ir no zaļās sērijas, kas nebūtu akcijas komplektiņu promolaini, bet augstākas klases un kvalitātes. Un šis ir viens no apmēram 20 dažādām opcijām, vai 30, kas mums būs piedāvājumā. Skrūvgrieznis ar tarkšķi un uzgalīšiem, un tas tiks nosūtīts uz to adresi, kur mēs sarunāsim ar šo kontu. Jā, un trešais ir vienkārši Kaspars ir rakstīts. Nu, Kasparam būs jāpērk droši vien kafija vai jāvār tēja ar Bosch krūzīti. Un tātad šāda krūzīte Bosch. Un katram no jums no pirmajām 3 vietām būs viens šāds te krekliņš, jā, kas ir, kuru es arī valkāju gan ikdienā, gan darbā un tikai. Un svētku reizēs. Jā, sieva man to pārmet, bet es viņu neklausos. Bosch Power for All krekliņš, bet būtu tad sarunāties par šo te balvas piegādi, vienoties, kāds būtu vēlamais krekla izmērs. Un tad mēģināsim piemeklēt atbilstošāko izmēru tieši jūsu vēlmēm. Tātad būs 3 sūtījumi nākamnedēļas laikā, un mums vajadzētu vienoties, kā mēs runājam čatiņā, par piegādes adresi, kontaktiem un saņēmēju. Tā, tas būtu šodien viss. Pilnīgi neticami, kad neskatoties uz tehniskām problēmām, esam iekļaujušies laikā. Mēs esam gatavi atbildēt uz jautājumiem, papildus, kas ir gatavi aizkavēties un kam ir laiks un speciāli jautājumi. Bet mūsu šī te oficiālā un neoficiālā programma ir jau pabeigta, vai vismaz lielums, ko mēs plānojam izstāstīt.
taču mēs esam atvērti turpmākajam komunikācijai par jebkuru zaļu instrumentu vai piedarumiem un varam turpināt, cik tas ir nepieciešams, vai kamēr jums ir jautājumi. Jā. Droši varat slēgt iekšā mikrofonu, kam ir jāsteidzās, vai citi plāni, vai jautājumi nav. Droši varat turpināt savu darbu. Paldies, ka piedalījāties. Un ja ir kādi jautājumi, jums jāvēršās pie saviem tirdzniecības pārstāvjiem. Veiksmīgi jums dienu, sezonu un pavasari. Paldies! Paldies!